Šī ir priekšējā krustuniskā saite. Tā plīst sportistiem, dejotājiem, slēpotājiem un vienkārši parastiem cilvēkiem, kuriem nepaveicās. Tāpēc šajā video es jums pastāstīšu visu par to, ko sagaidīt no rehabilitācijas ar vai bez operācijas. Priekšējās krustuniskās saites rehabilitācija ir garākā starp visām sporta traumām. Un nevelti es šobrīd atrodos trenažieru zālē, jo bez trenažieru zāles šīs traumas rehabilitācija nav iedomājama. Rehabilitāciju mēs dāvām 3 fāzēs. Pirmā fāze ir dzīšanas fāze, kuru uzsākam mēs nekavējoties pēc traumas vai operācijas. Šīs fāzes laikā mēs mazinām sāpes, tūsku un muskuļu atrofiju. Otrā fāze ir uzbūves fāze. Šajā fāzē mēs būvējam muskuļus. Šī ir garākā rehabilitācijas fāze, kuras laikā mēs būvējam muskuļu spēku kvadricepsam un hamstringam. Šīs fāzes beigās būtu jāuzsāk lēcienu un vēlāk arī skriešanas treniņš. Lai varētu uzsākt lēcienu treniņu, ir jāsniedz vismaz 80% no neoperētās kājas spēka. Lai uzsākt skriešanas treniņu, ir jānokārto tests, kur kvadricepsa spēkam jābūt vismaz 90% no neoperētās kājas, un hamstringa spēkam arī aptuveni 90% no neoperētās kājas. Kā arī jānokārto hop tests. Trešā fāze ir tolerances fāze, kurā mēs noslīpējam līdz galam muskuļu spēku un veicam jau sporta veidam raksturīgās kustības. Atgriezties sportā drīkst tikai tad, kad ir nokārtoti visi testi uz vismaz 95%. Tas samazina traumu risku par 84%. Lēmums operēt vai nē nav jāpieņem uzreiz. Sagatavojies operācijai. Pārunā šo ar savu ortopēdu un fizioterapeitu. Tagad tu zini vairāk, piesako šim kanālam un dalies ar šo video ar saviem draugiem.